Var likt uz dzīvo. Op. 5 stundas es ķeru. Trakums. Čau visiem! Šodien atkal dodos uz Foruļu dīķi. Mēģināsim pēc iespējas ātrāk noķert foreles, jo mans mērķis vispār un interese lielāka ir ķert asari, meklēt plēsēju ar blitku. Tā kā mājinieki grib paēst lašveidīgo, un es to pirkt negribu. Izskatās tās zivis diezgan pabriesmīgas un nezinu, cik ilgi viņas stāv aiz stikla. Tāpēc gribās aizbraukt un pašam noķert svaigu. Tāpēc mēģināsim šodien maksimāli ātri un operatīvi noķert to minimumu, kas ir nepieciešams. Tās ir 4 zivis. Un sapirkts ir daudz dažādas, arī savādāki mānekļi un arī pasta. Esmu dzirdējis labas atsauksmes, ka uz pastu labi ķerās forele. Šodien pa dīķi staigāt jau daudz drošāk. Jau sasavis. Vietām dzirdēju, Latvijā ir pat 30 cm biezs ledus. Mēģinās kaut kur šeit izurpsies. Es domāju, ka rezultāts būs. Tā, nu skatāmies, mēģinām ātri un fiksi to visu izdarīt. Tagad mums ir 9:50, kamēr izūkšu makškari. 9:50. Mērķis ir 4 zivis. Tas skatīsies, cik ātri var to visu realizēt. Šādu te parašūtiņu ar vienžuburāki. Tāda te. Un galā mēs uzliksim šādu pastu. Tā te izskatās kombinācija. Nu, mēģināsim. Vajag laikam izvert pāliņgi vispirms. Jā, cik biezs ledus. Izvert arī šeit. Šeit ir tik daudz garneles. Tas nozīmē, ka šeit ķērās. Ir. Un aizgāja. Nu, vismaz apliecinājums tam, ka šeit zivis turpmāk ir aktīvi. Man jau zuda cerība. Lieliski. Un mēģināsim tagad citu māneklīti piedāvāt. Šādu. Tas ir šķērseniskā blitka. Vai viņam patīk šodien tikai mormaška? Vai arī blitka? Blitku klusums. Jāiedās šeit. Esmu pamēģinājis dažādus mānekļus. Esmu patestējis jau gan mormaškas, gan spilgtas krāsas, vertikālās blitkas, gan arī tumšas krāsas ar pastu, bez pastas. Arī tos mānekļus, kuri pagājušajā šeit strādāja, pamēģināju. Vispār nekas neatsaucās, nevienas zivs. Tajās ejošajās vietās, kur pagājušais mums bija ejoša vieta, varbūt vienkārši šoreiz ir pavisam savādāk. Tās zivis šodien tusē citā pusē dīķim. Ir. Nezināju, ka šeit ir asari. Var likt uz dzīvo.
Skaidrs. Tas nav forelēm tātad māneklis. Neinteresē forelēm tāds. Toties pārliecinājos, ka strādā uz asariem. Arī labi. Nu, tomēr es pārtinu. Īsāk sakot, pārciešu uz tādu lielāku mormušku, disko bumbiņu. Saka, ka šis izmērs ir baigi labs peipusam. Es domāju, ka forelē arī patiks. Iet. Aizgāja. Nu, tas vismaz priecē, ka te kaut kas ir. Labi, ja nav pasta. Bez pastas to arī ņemsim. Bez pastas neņems. Tātad tas, ko esmu izdomājis, man vajag vairāk āķus ar vienžuburi, ar mormušku, precīzāk sakot, ir ok. Ik pa brīdim, kas arī, īstenībā ir leti, copes ir, bet tomēr netik rezultatīvas. Vienkārši zinot to, ka aukla man ir plāna, es necenšos raut tik strauji, un tāpēc arī uzmanīgi velkot, vienkārši tā zivs to vienžuburāki dabū ļoti ātri ārā no mutes. Uz šīs biezās auklas es mormušku nemaz nevaru dabūt visu. Vismaz to, kuru es gribētu uzlikt. Un tāpēc es domāju, uzliks pastu vienkārši virsū trīsžuburākiem, sienas viņu šādi, tāpat kā blitku. 3 reizes apkārt un atpakaļ cilpo. Šādi. Šī būs, ja būs cope, tad viņi noteikti būs rezultatīva. Pastas gabalu uzliks virsū ākim. Tas skatīsies, vai foreli tas uzrunās. Kā jau garnelē, tāpat ir lielāka par šito gabalu, tāpēc ka vajadzētu strādāt. Tā te. Visas rokas spīguļos. Tā bumba ir tik liela, ka viņa negrimst. Uzliku trīsžuburi, bet viņš negrimst. Pārāk viegls. Un vēl tā pasta ceļ gaisā. Tad uzliku šādu te mazu atradu kaut kur sviniņu. Vismaz kaut kā dabūt viņu lejā uz grunts. Interesanti. Šodien tāda neparasta foreļa copa īstenībā. Man jau likās, ka viss būs ļoti vienkārši un ātri, bet ne tik vienkārši un ātri arī sanāca. Tas ir, bet nevar paņemt.
ir. Nu, vo, un pārklīsā. Nu, tas, par ko es teicu. Labi, nu, bet vismaz sapratu, ka muškāpars strādā labāk par to pastu. Mēģināšu šeit iegrindēt pastu. Paskatās, kas notiek. Nu, aizgāju pie saimnieka pēc garnelēm. Biju uztaisījuši tādu te kombināciju pasta un muškāpuri. Bet nestrādā. Pilnīgi nekas nestrādā. Es nesaprotu, ka šodien pa dienu tādu. Pilnīgi nekas. Griezīšu šo nost. Un mēģināsim vibu. Tādu debrīnumu. Īpašnieks saka, ka šo baigi labi ņem. Nu, patestēsim. Protams, jau ir viss nosalis, kas varēja nosalt. Un vēlme baigi nekur tālāk braukt nebūs. Tas ir vairāk kā skaidrs. Tagad ir galvenais saprast, kā to foreli dabūt ārā. Nelikšu arī karabīni, lai vēl vairāk palielināt iespēju, ka tā zivs ķersies. Piebaroju arī piebēru šitādu te barību. Ieteicu, lai vairāk koncentrētos vienā vietā, un tad mēģināsim. Tad, ja nestrādā šis, tad vēl ir nākošais variants ir likt vienkārši garneli virsū uz trīžu burāķa. Tādā veidā ķert. Piesitiens. Kancelējam šito padarīšanu. Tātad šo mēs arī griežam nost. Nebija rezultatīvs. Kaut kādas maziņas tādas topītas bija, bet tas nav nopietni. Domāju uzlikt vienžu burāki, lai mazāk baidītos, jo reāli tagad saprotu, ka ja garnele neņems, kas parasti ir pēdējais variants man ķerot foreli, ja garnele nestrādās, tad es nezinu vienkārši, vai vispār jēga uzkavēties. Skumji, ka tā bija doma, protams, aizbraukt vēl pakirts asari. Tagad man pat doma vairāk nav tāda. Neapsarā vienkārši. Esmu izčakarējies visus savus atribūtus, esmu pārtaisījis jau tikai, lai nokert foreli. Negribēsies atkal pārsiet visu uz asari. Kaut kā tā, diemžēl. Ar to cope ir burvīga, ka paredzēt, kas un kā notiks, vienkārši nav iespējams. Protams, jāmēģina un jātestē dažādas metodes, dažādi varianti, bet ir brīži, ir dienas, kad vienkārši tad dari, ko tu gribi. Viena no metodēm nestrādā. Labi, mēģinām likt garneli. To kā tā izskatās.
Aizgāja. No. Gaps nemaz nav vajadzīgs. Kas? Jā. Cerēju jau, ka dabūs uz balansieri, bet nu, uz garnām arī nav slikti. Garneli arī vasarā vienmēr ir tāds rezerves variants. Nav tas mans favorīts, ko gribās uzreiz ķert, bet nu. Tur jūt, ka tur pieķerā. Op. Nu, aiziet. Tam augla rast. Var vilkt ārā, ja? Viss bija. Jā. Te 0,45. O, nu tad jā. Bieza. Redz, kā parāvus stiprāk tā uzreiz ākis ārā no lūpas. Es domāju, viņš pie āliņa, kā pieķerās biški. Izsistīja. Tur man lielākais kaut kas ap 6 bija. Pārējie tur tādi divnieki. Nu jā. Līdaks bija savairošās 1 gadu. Tās tur ķēra ārā, tās tur steidzās un... Rau iekšā. Nu, bļāviens. Garnoli tika aizpelt. Kas tas ir tāds šodien? Nesaprotu. Kā viņas nāstā jūs liekat kaut kur citādīki viņas foreles? Tur ir tāds mājas tālākās tur iekšā. Jā. Tā pauģot. Tika iekšā mājā. Nu jā. Ārā tur nekas nenotiek. Vajag daudz, vajag liels atbildes ir. Gan mikriem, gan maziņiem visam. Jā. Nu, tā. Ārā. Garneli labāk gribēs nekā. Kustība sāk parādīties. Jā. Pamēģināt šeit ar vību pastrādāt. Kājas savu jāiet. Davai, ej pasildies. Skaisti. Skaisti zivs. Skaisti. Nu tā. Nu šodienai copa noslēgusies. Grūti. Bija grūti, krietni grūtāk nekā es biju iztēlojies. Ūdens tilpnī, cik nu tas liels dīkis ir, izsteigāju visu. Un, nu, principā, ne uz vertikālajām blitkām, ne uz šķērs blitkām neņēma. Vienu asari dabūju maziņu.
uz mormiškām ļoti kūtri un pasta arī nelīdzēja. Principā visas zivis dabūtas tika uz garneles. Uz viba, ko ieteica īpašnieks, topes bija, bet netika realizētas. Attiecīgi vai tie āķi netika pietiekoši dziļi paņemti, vai arī vienkārši nav paveicies šoreiz. Kaut kā tā. 3 foreles ir dabūtas, un tagad mums ir bez 10-3. Principā 3, un sākos 10, ja es nešaubos, jā. 5 stundas es keru. Trakums nebiju paredzējis tik ilgi šeit būt. Bet, kā ir. Tiekamies nākošajās reizēs.